Nu, redz jau pieminētā acta, aizdomīgā akalā un vēl citi interesanti burtu salikumi. Ja? Kur tad sākas vai beidzas, pareizāk sotā, brīvā informācijas aprite un kur sākas konkrētas intereses un kur sākas likumi, regulējumi, uz ko tas attiecas un uz ko nē. Latvijas interneta asociācijas izpilddirektors, kā arī uzņēmuma mikrodators, vai kā jāsaka, mikrodators izpilddirektors, kur tiekot veidot labākie resursu taupīšanas risinājumi pasaulē. Un sauc viņu viesturs Šeļmanovs Plešs. Tā nu ir sakritis, kad tēma, kur es runāšu, labāk brīvi vai droši, ir tēma, kur man piespiedu kārtā vai negluži ir nācies iedziļināties. Un līdz ar to man ir izveidojis laika gaitā viedoklis. Kāpēc man nācies iedziļināties? Tāpēc, kad pats es uzskatu, ka nāku no tehnoloģiju pirmsākumiem, no internetu pirmsākumiem. Atceros pirmās reizes, kā mēs viltīgi zinājām, ka jāiet uz universitātes matemātikas stundām, jo pēc tam tev uz 2 stundām pielaida pie interneta, un tev tur bija diskete, un tev tur bija nets, un tas bija vienīgā vai 2 vietas Latvijā, kur tas nets bija, un tu tur varēji sēdēt un tikt pie kūlajām lietām klāt. Nezinu, 10 kaut kādi gadi pagājuši, vairāk, man liekas, jau krietni kopš tā laika. Mazā matemātikas skoliņa, kad bija tur, jā, kaut kas tāds aptuveni. Jā, bilžakus sakačāt un uzhakot blakus kolēģi, lai viņam izlec kaut kas ekrānā un tad smieties, kā viņš tur ir pārbījies. To laiku bija, jā, 95. man liekas, bija 3.11, kaut kas tāds. Bet internets tad ienāca manī uz palikšanu, un man tas patikās, un es tur visu laiku to kopš tā brīža esmu operējis. Kaut kādus gadus 7 atpakaļ, atkal man dzīve pagriezās, un man ielika sabiedriskajā darbā. Vai pats aizgāja, vai ielika, to brīdis bija jauns, un tam nepievērs uzmanību. Bet pēdējos 7 gadus staigājis pa Latvijas ministrijām, praktiski visās bijis darba grupām, sēdēm, es esmu redzējis, kā tas no vaildīgajiem džungļiem saucamajiem, kas bija sākumā līdz šim brīdim, ir attīstījies, ko ir teikuši cilvēki, kas var izlemt, ko būs, nebūs, drīkstēs, nedrīkstēs, un sekojas faktiski līdz likumdošanai, tāpēc, ka es pats, kā jau, cik ir zināms, strādāju Latvijas interneta asociācijā, esmu tās vadītājs, un interneta asociācija galvenokārt pārstāv providerus, visus lielākos, līdz ar to sfēru zinu labi, kas nāk pa vadiem, ko drīkst, ko nedrīkst, ko var darīt. Un tā nu ir sanācis, kad es pārstāvu arī saturu. Bet nevis tādēļ, ka mēs interneta asociācijā par to mums būtu daudz biedri un diskutētu un darbotos. Jā, mums ir TVNets, mums ir Apollo, Delfi arī kādu maziņais, bet tādēļ, ka neviens cits par to sabiedriskā līmenī, īstenībā sabiedriskā organizācija līmenī nerunā. Ir tie, kas cīnās par autortiesībām, faktiski par naudu, par biznesa interesēm, bet tāds kā sabiedriskais un kontents viedokļi īsti nav, un līdz ar to tā, ka mums te daži biedri iekrīt, tad es šo viedokli pārstāvu, gan bieži norādot, ka tas varbūt ir pat manējs īsti viedoklis, bet vispārīgi tāds eksistē, un mēs tam sekojam līdzi. Un šo sfēru mēs arī pārstāvam. Pats privātajā biznesā, kur parādījās, es izstrādāju elektroniku. Taisu no nulles, vēl pirms iPada, manā uzņēmumā un vadībā bija jau savs planšetdators izstrādāts. Tad mēs to virzienu pametām, tādēļ, ka tur jāliek vienkārši milzīga nauda iekšā mārketingā, tur ar tehnoloģiem nav nekāda sakara. Un kaut kādu laiku atpakaļ, jau 5 gadus es identificēju nišu, kurā ņemot pieredzi, kas man ir bijusi, gan ar tehnoloģijām un internetu, gan arī dzelžiem, kurā es redzu, ka es varu darboties un ka es varu būt soli priekšā tam, kas pasaulē šobrīd notiek. Ja tu esi soli priekšā, tad tas nozīmē, ka tu teorētiski var tikt arī ārpus šīs valsts robežām. Un es mēģinu to nišu rast tajās viedajās tehnoloģijās, smart metering un tajā jomā. Bet asociācija man ir tā kā sirdslieta un te es arī sekoju. Tēma man ir ļoti plaša par to brīvi vai droši. Es ieskicēju galvenos punktus un mēģināšu tā kā pateikt, kas tas tāds ir, lai jūs zinātu, ka tāds punkts tur atrodās un kaut kādas viedokli nedaudz, kāds man pašam izveidojies. Vēl nedaudz par
iepriekšējo prezentāciju un vispār mēdījiem un saturu es esmu tā kā apzināti atslēdzies no šīs vides. Informācija mūs tāpat sasniedz, nav variantu, nekur no viņas nenoraksties, izņemot, tu neizslēgs ārā savus iekārtas, kas tev to visu atnes līdz tevīm. Viņi izspiežās cauri, viss, kas ir aktuāls, to es zinu, bet es sekoju tikai konkrētajām nišām, kuras man interesē. Jo, Komon, tev tomēr ir 8-10 stundas dienā, un tev tas laiks ir apzināti, neapzināti, bet jāsadala. Un tad, tā kā, es nezinu kā citi, bet es tā kā cenšos sadalīt viņu tā, lai profesionālais tur un intereses paliek kaut kādā. Un tev tad nav laika. Portāls nelasu, televizoru neskatos 5-7 gadu vispār, ko vajag ieeju, noskatos atkārtojumu. Un es nejūtos tā kā zaudētājs, ka es vispār neko nezinu par to visu. Es it kā zinu par to visu, un es diezgan ātri varu pāris klikšķiem tik līdz tam avotam, no kurienes tas viss nāk un izdarīt savu slēdzienu, nakal aizmirst to jautājumu. Un tas, kas bija pirms tam tās tēmas par jauniešiem, kādi viņi aug, jā, man brālim mazie pašam, jau 3-gadīgs, kurš arī pa iPad jau ļoti tur labi operē. Un kritiskā domāšana, es nezinu, cits vienīgais, kas palicis. Tev ir jāiemāc bērnam domāt, un viņš pats tālāk tajā visā savā pasaulē atradīs tās lietas, kas viņam saliksies kopā. Kas to mācīs, kā to mācīs, tas jau katram individuāli. Tāks tēma. Informācijas laikmets, informācijas būtnes, faktiski informācijas spēks. Virtuālā vide man ir diezgan liela tāste, es viņu apzināti atstāju, es pat vairs nepievēršu tam uzmanību, jo ja tu apzināti kaut ko neslēp vai nemelo vai nedomā divos tādos kā domu līmeņos, tad tev īstenībā ir vienalga, kā kāds lasa to, ko tu saki, jo tu pasaki, jā, es tā teicu, es to brīdi tā domāju, es tam ticēju, to brīdi tās informācijas, ko es zināju. Bet šī būtne attīstās un aug. Un mans tēls internetā, visās vidēs, kurās visos tīklos, kuras esmu, visu tas, ko es tur daru vai nedaru, viņš eksistē un ir spēcīgs. Un faktiski, ja es skatījos labu TEDu, ja jūs zinat, kas ir TEDs, tad jūs saprotat, ja nezināt TED.com, un viss tur var vadīt stundas, tur var iekrist, tur var atrast tādas lietas iekšā. Bija pētījums, 5 vai 10 gadi arhīvs, sociālais tīkls, sagrūsta visi masīvs iekšā klaudā, un paņemt pāris kritēriju un pēc tiem notreisot tie cilvēki. Un tad tālāk vizualizēts jau ar punktiņiem un saitēm, kā cilvēki sasaistīti. Faktiski pa lielam visu operē diezgan vienādi. 50 līdz kaut kādi 200 fiziskie kontakti, dažiem mazāk, dažiem vairāk apzināti, ar kuriem viņi tiekās. Un tas ir viss, tie ir fiziskie, es aizēju pie Artūra, un Artūrs zina, ka tas esmu es, un jā, es tur tā teicu, un tur var sanākt, fiziskā saikne. Bet ir visi tie 1000 sekotāji, tie 100, tas tēls, un tas kurš pasaka, kad tur ir šitā, un pārējie saprot, jā, tā ir šitā, jo viņš zina, jo viņš tur to visu ir sapratis un to visu pētījis. Un līdz ar to, faktiski tas informācijas vienība vai informācijas laikmeta cilvēks, kas dzīvo digitālajā pasaulē, kā virtuāla vienība, viņš kļūst spēcīgs. Un tanī mirklī parādās riski. Jo tiklīdz mana paroļu pasaule aiziet pa pieskari, tas cilvēks eksistē jau bez manis un var izdarīt, pieņemt lēmumus un visu kaut ko tādu. Un kur ir tā robeža, lai es pats justos droši par savu aizsardzību un kur tā robeža vispār eksistēs, jāskatās. Tad paskatīsimies, lai skatītos uz nākotni un izlēmtu jāskatās, kāda situācija ir šobrīd. Šobrīd tā, ka faktiski informācijas brīvība un informācijas pieejamība ir diezgan vienādās saiknēs. Un jautājums, vai kādam ir tiesības pateikt, ka šis saturs nav pieejams, nedrīkst būt pieejams un nospiest kaut kādu pogu un atbrauc tur policija, visu konfiscē, visus sasien ar vadiem aizvelk projām. Un, jā, ir gadiem, kad tieši tā arī notiek. Un ir gadiem, kad es paņemu nobloķēju kontentu, jo es uzskatu, ka pasaulē tas nav jāzina, jo viņš skar kaut kādus riskus. Vai tā drīkst darīt? Kas to drīkst darīt? Liela jautājuma zīme. Manā izpratnē ir tas vispārējais, ko visi zina. Tas, kas aizliegts reālā dzīvē, aizliegts arī internetā. Reālās dzīves aizliegumu mēs ierakstam likumdošanā valsts, tur tad augstāk līmeņi, bet idejiski to mēs paši izlēmjam. Ja kaut kas tur jāmaina, tad mēs visi ceļamies, ejam, sabalsojam referendumu un ejam kaut ko daram, lai to izmainītu. Bet tas ir, tā izpratne vispārīgā. Vai to var attiecināt uz virtuālo?
Pa lielam jā, ja mēs saprotam, par ko runājam, bet ja izjām detaļās, tad tas vairs nav tik viegli izdarāms. Jo tiklīdz mēs esam informācijas sabiedrībā, mēs esam pasaules cilvēks. Pasaules cilvēks šodien aizliedz Latvijā, tālāk aizliegs jau citur, pārcelšos citur. Līdz ar to mans viedoklis ir tāds, ka ir jāatļauj tikai lokalizēšana, IP lokalizēšana tādā ziņā, ka jāatļauj institūcijām, kurām ir tiesības reaģēt, tad, ja tas ir bīstams sabiedrībai. Tā ir policija, tā ir valsts, viņa zina, kad ir pārkāpums, protams, ja mēs izglītojam un daramies, un tad viņai ir jārod veids, kā tehnoloģiski noskaidrot, ka, piemēram, kāds, kurš tur kaut ko ļaunu šobrīd dara, zog profilus, paroles, hako bankas, kad es, kā policists, līdz tam cilvēkam var tikt līdz vismaz vietai, fiziskai adresei pāris minūtēs. Un to līniju mēs tā kā, valsts līmenī vai Latvijā esam tā kā likuši iekšā pat ar dokumentāciju, ar skaidrošanu. Ir tie 20 cilvēki, kuri var pazinīt tiem otriem 20 cilvēkiem, un pēc 5 minūtēm policija tev izcels no tās IP adreses, kur tu atrodies. Tam ir jābūt. Visam pārējiem es domāju, ka īsti vairs nē. Un kad tiklīdz ir tā robeža, kad vai tad ķersim visus, tiklīdz tur kāds kačās filmas, tā es saku, stop, manuprāt, tas nav pieļaujams. Jo tā ir iejaukšanās informācijas brīvībā. Un, valsts mēģina to darīt, jā, visi to mēģina darīt, jo tu uzdod filmas, tu man nemaksā tur korporācijai naudu, bet es laiku pārstāvu pozīciju, kad dod man iespēju nopirkt par maksu ar vienu klikšķi, un es to darīšu. Viss punkts. Ja tu nedod pa latu filmu, kas iznāks pēc 4 dienām, seriālu, Game of Thrones, superīgs piemērs, visi ir redzējuši, bet tu man šobrīd prasi viņu pēc pusgada, kad iznāks DVD vai Blu-rays Amerikā, ar regional encodingus, bet legāli viņš šeit nedrīkst atskaņot, un pēc pusgada, un pa 30 latiem. Kas tas tāds ir? Nē, nav. Tāpēc, ka es zinu, ka ir citas lietas, kuras var dabūt šādā veidā. Apple pasaka, ka man nav mazspēja, ka es vienkārši skaitu viņiem baltu naudu. Tu ļausim pabeigt, un tad padiskutēsim, jā? Tālāk. Tad, jā, to drīkst darīt, ir kiberkarš, ja ir uzbrukumi reāli sistēmām. Jā, Latvijā eksistē normāls certu veidojums, un to regulē pat vairāk uzņēmēji nekā valsts. Izņemot valstī, daži cilvēki, kas drīkst veikt šīs darbības, kam ir piekļuva tīklu struktūrām un uzbūvēm. Bet bankas, ja uzbruk bankai, tad banka paņem un viņiem speciālisti, viņi sazinās un viņi aizsargā savas intereses. Un līdz ar to tas ir, tas moments, ka valsts var palīdzēt viņiem ātrāk šīs intereses aizsargāt, ja ir reāls ekonomisks zaudējums. Cits gadījums, es vairāk tagad brīvības pusē skatos. Bloķēšana domaina līmenī, IP līmenī, IP noteikti, ka jā, tikai tas pats kiberkarš, domaina līmenis, svaiga tēma, šobrīd notiekās. Es vairāk liecos uz nē, bet mēģina pa visiem galiem tikt pie domainiem klāt caur likumdošanu. Internet governing, internet pārvaldīšana. Pirms gadiem parādījās, faktiski Eiropā viss par to runāja, taisīs samitus, seminārus, es pats braucu, piedalījos diskusijās. Faktiski ikans redzēja, Eiropas Savienība redzēja, ka viss ir caur komu. Koms atrodas Amerikā, jo tas ir privāts CIA, kas to visu dara. Faktiski visu pasaules interneta nosaka privāts CIA Amerikā. Un Eiropas komisija pateica, ej, klausies, šitais nekačā. Davai mēs tur savu cilvēku. Davai pacelsim internetu pārvaldību un cīnīsimies, visiem būs aktuāla tēma, dabūsim savu cilvēku iekšā. Man liekas, ka viņi pat beigās kaut ko dabūja. Bet viņi uztaisīja .eu domainu un pateica, reku, ejiet šeit, šito mēs kontrolējam, mēs zinām, kas tur notiek un pārņemsim. Vot tev ir internetu pārvaldība. Bet tā tēma ir, viņi ir aktuāli un par to runā, internetu governing un tam līdzīgi. Opt-out, ļoti būtiska tēma. Paceļās šobrīd direktīva top, ir valstu konsultācijas, mēs pirmo iesniedzām jau. Iespēja izņemt sevi ārā. Google pateica, ja līdz šodienai Eiropā varat izdzēst kaut kāds pāris mēnešus atpakaļ, izdzēst savu vēsturi, pēc tam opt-out opcijas nebūs. Nav mums tādas opcijas. Visi jūsu vēsturi paliks, nav dalīt pogas, tur nebūs vienkārši. Protams, ir tiesa un tam līdzīgi pēc pāris gadiem viņus piespiedīs izņemt, bet šobrīd tu nevari par to izdarīt. Tā kā tas ir topiks, par ko ir jādomā. Tā doma tāda, ka visu, ko tu ierakstot savu vārdu, atrod Google, tev būtu tiesības palūgt, hei. Idejiski ir vēsture, bet faktiski jebkas... Ko tu esi meklējis? Ok.
Ja es arī izdzēsu, bet visas tās māmiņu lietas un visas ties veikalu ķēžu tīklu, čeku krātie dati, visiem ir jābūt opt-out ar likumu, tā šobrīd vēlās Eiropas Savienība. Es pārstāvu uzņēmēju viedokli asociācijām, mēs pasakām tik daudz, kamēr mums kontents nav jāuzkrāj. Mēs uzkrājam kā provideri konekcijas, un tā vai pišku lokalizēsim momentāli, vai prasīs atbilstoši. Ja, bet saturu krāt, nē, tas maksās dārgi. Tur cīņa būs vēl gadiem, bet labi, skatīsimies. Tāks, un autortiesības, jau pēdējā tēma, praktiski neskaru. Skatos, man ir, protams, viedoklis par aktu, publiskais, privātais un tam līdzīgi, un par Wikileaks, un negluži, bet aktu, un autortiesībām. Tā ir, manuprāt, komerciāla vide. Jā, atbalstu, jā, vajag rast veidus, kā autoriem saņemt naudu, bet, tomēr viņi rada kvalitatīvu saturu, tad tas saturs kaut kā tiek, un tā ir reklāma, un ja tu dod iespēju nokačāt, tad, tas tomēr, Bet šeit vispār nav stāsts par to, šeit tehnoloģijas tur atrisinājuši. Šeit stāsts ir par Pirate Bay, kas pateica, ka mēs dronu palaidīsim kosmosā, un mums vispār būs viena alga. Ko tas nozīmē? Satelītu, notriec viņu, viņam tur visu rūteru atradīsies svičošanās augšā. Tur būs tas, kurš zinās, kur atrodas tas servers, kur tā IP adrese, un tam tur augšā 100 megabits jau šobrīd var dabūt. Viņš ir pilnībā automatizēts, pilnīgs autopilots. Ko tas nozīmē no autortiesību viedokļa? Tas nozīmē, ka es zinu, ka es savu filmu, atkal pārkāpjot, protams, likumu, teorētiski nākotnē varēšu kačāt. Iespējams. Bet, ja mēs skatāmies, ka torrenti ir aizgājuši uz magnēta linkiem, magnēta linki netreisojās vispār nekur, tad, tas ir tik virtuāli. Ja es redzu, ka tu kačā filmas, Jā. Es tev brīdinu pa mailu, un tad es trešajā reizē tev norobīju vispār no interneta. Francijā atļāva tas notiek, tiešām kontentu skanē. Dānijā Sabams nenotika, aizliedza, un Dāņi, viņu tiesa pateica, nē, mūsu valstī tā nebūs. Latvijā nav vēl šobrīd tiesas bijušas, bet pirmā tiesa to parasti pasaka. Tā kā viedokļi dalās, un dalās pat valstu līmenī praksis, kā to darīs. Bet tā kā rīki, un tas viss tomēr eksistē, un uz tādu pilnīgu haļauju mēs nevaram cerēt valsts iespretī tam, lai tiktu, bet es atbalstīšu vienmēr viedokli, IP adresi notreisot pēc korekta likumīga pieprasījuma, jā, pēc iespējas ātrāk, bet viss pārējais, lai viņš dabīgi attīstās, ekonomika to visu atrisinās. Awesome, paldies! Ir viens tāds kopīgs jautājums, domāju, ka visiem, kas uzstājās. Kāds ir jūsu viedoklis par anonimitāti internetā? Par, pret, ja pret, kāpēc, ja par, kāpēc? Mēs varbūt pāris vārdus un tālāk. Es pats uzskatu, ka anonimitāte internetā ir ilūzija, bet es zinu daudz draugus, kas šifrē visus cietos datus un neatstāja nekur pēdas. Tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi negrib to zināt, un ir rīki, kas tev dod šo iespēju. Tiešām tāda rīka ir, paprast kādam IT draugam, viņi tev šos rīkus iedos. Bet es uzskatu, ka tā ir ilūzija un viss, lai tas informācijas tēls tur dzīvo. Tu, protams, var izvēlēties, ka viņi tur nav, bet viņš jau tev netraucē, ja tu viņu tā daudz maz kontrolē. Ingai arī šis būtu ļoti labs jautājums. Kā ir ar žurnālistikas kvalitāti, ar informācijas pieejamību, ja man ir iespēja palikt vai ne anonīmam, varbūt, ka vairāk var uzzināt par sliktiem puišiem un tā? Nē, ja cilvēks gribēs, viņš atrakstīs arī uz e-pasta. Tā anonimitāte. Parasti anonīmi ir tie, kuriem nav drosmes liela puiša ar maziem krāniņiem, ja kuriem nav drosmes pateikt atklāt, tad viņi izmantoši anonimitāti, lai pateiktu, esam ērglis. Bet tie cilvēki, kuri iet uz kaut ko, vai whistleblower saucamie, kas atkal ir priekšrocība tieši no interneta mūsdienās, tas ir attīstības. Jā, arī ar tiem mazajiem krāniņiem tie whistleblower. Tie ir izņēmums, tie tieši nav. Un tas ir tā labā priekšrocība, ko internets dod, ka tu vari, kā Lato, piemēram, saka, viņam paskastītē iemet, jā, vai tu dabū kaut kādu informāciju, vai tas pats Assange gadījums arī lielām ir tāds svilpotājs, Assange avos, kurš viņam atkal piegādāja visus tos datus. Bet arī es neticu, ka ir iespējams pilnībā anonīmi kaut ko izdarīt un nepasargāt. Mums ir par žurnālistiem mācības, kā esmu bijusi, kā aizsūtīt no anonīma servera vēstuli, lai nekad neizčekot, kur tas bijis, kā paņemt, palaist programmu, lai redzētu, kurš dokumenti rakstīs, kurā brīdī un kā kas ir noticis. Un Vācijā žurnālists veids pētījumu, arī tur bija par Google, kas satelīta mapu, karti viņi taisīja, un tur bija protesti, mēs negribam un tā. Un tad žurnālists paņēma, uztaisīja vienkārši pētījumu par Google PR personu, ko var dabūt ārā vienkārši no pēdām internetā. Tur dabūja 200 viņa kādas fotogrāfijas, visus viņa trīs bērns no 3 dažādām sievām un tā tālāk. Tā tiešām ir ilūzija. Tā es uzskatu, ka tā kā masām ir jāiet no anonimitātes internetā, jo internets un vispār
teiksim, tā vidā arī vairāk saplodīs ar īsto dzīvi. Un, ir jābūt tas, ka tu par savām runām atbild arī ar savu tā kā vārdu. Protams, ka paliks kaut kādā mērā anonimitāte, jo tehnoloģijas vienmēr ir uz priekšu šajā virzienā. Tāpat kā vienmēr būs torrenti mākoņos vai uz mēnesi vai kur, tāpat būs vienmēr rīki arī anonīmiem gadījumiem. Tikai, jo vairāk anonīmu iespēju, jo vairāk mums ir TVNet komentāru. Vai mums to tā kā īsti vajag? Es sliedzos uz kvalitāti kaut kādu, kad tu atbildi par saviem vārdiem. Es jau par anonimitāti teicu savā prezentācijā. Tas, kad ir jāizvēlās, kāds ir tas ieguvums. Tas, ka tu būsi pilnīgi anonīms, tas nozīmē, ka tu arī pats varēsi tur rušināties, tev nekad informāciju neatradīs. Tev neatradīs neviens tavs draugs, kura beigās tu tā kā sevi izliec ārpusē. Fine, ja tas tieši tas, ko tu vēlies, tad tas ir. Es domāju, ka tādai iespēja ir jābūt. Paņem, man liekas, ka Google Chrome ir tas anonīmais variants, kad var sērfot, neko neviens par tevi nesaglabās. Ir tāds Tor programmiņa, kas signāli no tavu datoru, tu pasaki, lai iznāk ārā Austrālijā, un visi domā, ka tu esi Austrālijā, un hakeri viņu izmanto. Un, es domāju, tas ir atkarīgs no tevis, kāds ir mērķis. Kaut kā tā. Es esmu meklējis tos anonīmos dirsējus. Dažreiz uzrads, kas viņš ir, kāds viņš ir e-pasts, rekur links, rekur viņa niks ir, tātad, kas zem nika atrodas. Zem nika atrodas vēl viens e-pasts. Kur tas e-pasts vēl uzpeld augšā? Telefons, kas pat tas pa telefonu, kādos sludinājumos viņš ir. Un tā tu var aizrakties diezgan ātri līdz cilvēkam. Bet varbūt es tikai tāds gīgs esmu. Bet tagad jautājums, ja jau tāpat nav jēgas no anonimitātes, varbūt tiešām iet to ceļu, ka tikai ar identificējoties tu vari komentārus ierakstīt arī lielajos portālos. Varbūt. Es nezinu. Man nav viedoklis. Bet es piekrītu Kristupam, ka man arī besīja tā anonīmā diršana. Bet, teiksim, tas labs piemērs bija Seven Guru. Seven Guru tagad redizainējās, pārtaisīt citu dizainu. Iepriekš bija iespēja anonīmi komentēt, un tad bija par Arturu, piemēram, kaut kādām kampaņām varēja pateikt, atkal Arturs kaut kāds drausmas uztaisīs, viņš vispār neko nejāds. Tagad Arturs ieliek kaut kādu PR vai jebkurš cits ieliek kaut ko. Klusums. Mēs zinām, ko viņš redizainēja Seven Guru. Tas Arturs bija piemērs, jo viņš šeit sēž, bet tur vienkārši bija tas, ka cilvēks uztais, un tad ir kaut kādi debīliķi atkal kaut ko uztaisījuši. Un tad ieliek. Jā, un tagad ir klusums, tagad nav vairs šitais. Un tad ir jautājums, kas tad tur iepriekš, pēkšņi visas kampaņas kaut kā. Baigi labās. Jā, baigi labās, tāds drosmu nav, riekstu nav. Paldies! Šis bija saruna par riekstiem. Paldies Dienai, Diena LV par translāciju. Paldies PR Stilam un SEB bankai par neatlaidību. Prāta kutināšana LV. Jūs varat aplūkot to, ko esat šodien palaiduši garām un palaiduši garām iepriekšējās prāta kutināšanas. Un, protams, meklējiet arī prāta kutināšana Twitterī un Facebookā. Kaut kur tur arī tad turpināsim to prātu kutināt. Un tiksimies šogad vēl nereiz vien. Paldies!